Labdien visiem! Uh, Mans stāsts ir par litija-jonu baterijām. Jautājums jums, vai kādam šobrīd ir līdzi litija-jonu baterijas? Varbūt mēs varam pacelt rokas. Jūs esat diezgan gudra auditorija, jāteic. Jo tiešām visos telefonos, datoros izmanto tieši litija-jonu baterijas. Par telefoniem runājot, es atceros, mans pirmais telefons bija lūk šāda te Nokia. Es mācījos apmēram 6. klasē, kad vecāki man tādu uzdāvināja. Tas bija apmēram 2000. gads. Telefonam bija visādas ekstras, tādas kā vibrozvans spēles, bet visā vismā jāatzīst, ka viņš bija diezgan aržgāna tehnoloģija. Viņu vajadzēja glabāt kabatā, un kabatā nebija vietas vairāk. Varētu zvanīt draugiem, bet draugiem nebija mobilo telefonu. Apbrīnojami, ka mobīlie telefoni ir attīstījušies 15 gadu laikā. Patiesībā visa tehnoloģija ir diezgan strauji attīstījusies. Kurš varēja iedomāties, ka šis būs normāls skats auditorijā, kad notiek lekcijas? Mobīlie telefoni un planšetes ir gandrīz visur, pat koncertus mēs jau bieži sākam skatīties caur telefonu, nevis dzīvējā. Pēdējā laikā mēs cenšamies baterijas ietilpināt arī mašīnā, lai izveidot elektriskos braucamos. Un tā nu ir sagadījies, ka litija-jonu baterijas šobrīd ir labākā tehnoloģija, kas ir pieejama šādiem mērķiem. Bet jums, protams, nav jātic man, jūs varat ticēt arī grafikam. Litija-jonu baterijas ir tā zaļā līkne, un viņi ir visaugstāki. Tas nozīmē, ka litija-jonu baterijas ir visietilpīgākās enerģijas uzglabāšanas ierīces, kas šobrīd ir pieejamas. Protams, kā labākajai tehnoloģijai, šai tehnoloģijai tiek izdot diezgan daudz naudas, patiesībā ļoti daudz naudas. Litija-jonu bateriju tirgus pagājušajā gadā bija lielāks kā viss Latvijas valsts budžets. Pie tādas lielas finansējuma varētu šķist, ka viss jau ir izpētīts, ko vairāk darīt. Problēma ir, ka litija-jonu bateriju pētījumi galvenokārt balstās uz mēģinājuma kļūdas metodēm. Tas ir apmēram tā, kā mācās mazi bērni. Lai saprastu, ka mantiņa nav ēdama, tā ir jāpagaršo, lai saprastu, ka plīts ir karsta, tā ir jāpieskarās. Var teikt, ka zinātnieki mērķtiecīgi kāpj uz grābekļa, tikai lai noskaidrotu, kāds tad īsti būs iznākums. Un nepārprotiet, man tā ir ļoti laba pētījuma metode, bet dažreiz prasās arī kaut ko pamatīgāku. Ir vajadzīgi fundamentāli pētījumi. Īpaši svarīgi tas ir, jo šobrīd mēs atrodamies jau izmantojam jau 3. paaudzes litija-jonu baterijas. Tas nozīmē, ka ir notikušas 2 tādas kā mazas revolūcijas pēdējo 10 gadu laikā. Un, lai visas šīs revolūcijas veiktu, ir bijusi vajadzīga fundamentāla, pamatīga izpratne par to, kā šīs lietas darbojas. No šīs nots es jūs iepazīstinu ar 3. paaudzes litija-jonu bateriju katodu materiālu litija-dzelzs fosfātu. Auditorija - litija-dzelzs fosfāts. Šis ir ietilpīgs, stabils un arī vidē draudzīgs materiāls, un tas ir materiāls, ko es pētu. Tas ir materiāls, kas litija-jonu baterijā atrodas pie tā plusiņa. Patiesībā baterijā ir 2 svarīgi materiāli, viens atrodas pie plusiņa, viens atrodas pie mīnusiņa. Lūk tā, un baterijā uz priekšu un atpakaļ kursē litija-joni, tāpēc arī nosaukums litija-jona baterija. Ilgus laikus zinātnieks ir nodarbinājis jautājums, kā tad izskatās, ja mēs paņemam vienu šī materiāla daļiņu un cenšamies izlādēt, kur tad paliek tas litijs. Fotogrāfijā, video, zilais ir litijs. Tas ir pirmie sapratnes mēģinājumi. Cilvēki centās saprast, kā tas notiek, un tā bija pirmā versija par to, kur tad īsti atrodas litijs šajā daļiņā. Pāris gadus atpakaļ cilvēki saprata, ka nav tik vienkārši. Patiesībā litijs mēdz izveidot visai dīvainus rakstus un pat sarežģītus rakstus šajā te vienā daļiņā. Bet tā ir tikai viena daļiņa. Litija-jonu baterijās daļiņa ir daudz, patiesībā to ir ļoti, ļoti daudz. Zinātniekus ilgu laiku nodarbināja jautājums, kā tad īsti uzlādējas šis materiāls, vai tas notiek daļiņa pa daļiņai, vai viss reizē. Un zinātnieki veic pētījumus, arī es esmu veicis šādus pētījumus, un noskaidroju, ka litija-dzelzs fosfāts uzlādējas daļiņu pa daļiņai. Protams, dzīvē tas viss izskatās nedaudz haotiskāk. Un ar šiem pētījumiem viss ir skaisti, bet ir viena neliela problēma. Problēma ir sekojoša.
Lai šo materiālu vispār saturētu kopā, ir vajadzīga saistviela, lai tas būtu elektrību vadošs, ir vajadzīga elektronus vadoša piedeva, brīžiem pat 2. Rezultātā mēs pētam veselu materiālu kopumu. Tā vairs nav viena viela, tas ir vesels materiālu kopums. Analoģija ir, ja mēs pētītu tomātu mērci un teikt, ka mēs pētam tomātus. Sarkani, jā, garšo pēc tomātiem, protams, bet tomātu mērcē ir sāls, cukurs, cieta, garšas pastiprinātāji, brīžiem konservanti. Tie gluži nav tomāti. Un zinātnieki ir pētījuši šo tomātu mērces analoģiju. Jautājums ir, kā mēs varam pētīt tīru litīdu dzelzs fosfātu, tātad tīru tomātu. Ar tomātiem patiesībā viss ir ļoti vienkārši. 2 eiro kilogramā. Problēmas ir, kad mēs gribam iegūt tīru litīdu dzelzs fosfātu. Lai to izdarītu, es ieguvu plānu litīdu dzelzs fosfātu kārtiņu, uznesot to daļiņu pa daļiņai, tā ir diezgan sarežģīta metoda. Šī parauga biezums ir 1000 reizes plānāks par mata biezumu. Nu, lūk, un tā izskatās paraugs dzīvē, tas ir tas kantainais. Apskatoties uz to tuvāk, var redzēt, ka materiāli tiešām veido daudzas atsevišķas daļiņas, un tās ir diezgan vienmērīgi izvietotas pa materiālu. Ko tad es īsti darīju? Es centos šo materiālu ievietot litiju-jonu baterijā, un vairākas reizes to uzlādēt, izlādēt. Patiesībā es to darīju ļoti lēni. Daži mērījumi aizņēma pat mēnesi vai 2. Tas, ko es darīju, ir detalizēti skatījos uz spriegumu un analizēju iegūtos datus. Patiesībā es to stāstu ļoti vienkārši, bet tam pamatā ir ļoti daudz sarežģīti dati un aprēķini. Un visbeidzot tika iegūts tāds kā aha moments, atklāsme, kas tad īsti notiek. Litija dzelzs fosfātā, kurš ir pilnībā tīrs materiāls. Atceramies, es stāstīju par tilpumu materiālu, kurā tātad kečupa tomātu mērces analogu, kurā daļiņas uzlādējās viena pēc otras. Jautājums, kas notiek ar plāno kārtiņu? Viena pēc otras, visas reizē. Lūk, arī atbilde. Diezgan pārsteidzošā kārtā daļiņas uzlādējas nevis viena pēc otras, kā tas it kā būtu sagaidāms. Tas bija tas, ko es cerēju sagaidīt. Izrādās, daļiņas uzlādējas nevis viena pēc otras, bet visas pēc kārtas. Diezgan fantastiski. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē sekojošo. Ja tīrs materiāls var uzlādēties viss reizē, tad iespējams mēs varam pielāgot šo tomātu mērces recepti, šīs piedevas, ko mēs pievienojam materiālam, lai ražotu īstas baterijas. Mēs varam mainīt šīs piedevas, un mēs varam panākt, kā arī tilpuma materiālā daļiņas izlādējas nevis viena pēc otras, bet visas reizē, un tas jau ir kaut kas. Tas nozīmē, ka baterija varētu uzlādēties ātrāk, tā būtu jaudīgāka, tā būtu iespējams arī ietilpīgāka. Un tas ir tas, ko mēs visi gribam. Lai nobeigtu šo prezentāciju uz nedaudz vispārīgāks nots, mēs šobrīd dzīvojam nosacīti unikālā laikā. Klimata pārmaiņas pirmoreiz mūžā rada cilvēks, nevis ārēji apstākļi. Un, lai mēs tās apturētu, cilvēki runā par zaļo enerģiju, par zaļajām tehnoloģijām. Bet tas, kas ir svarīgi daudzās no šīm zaļajām enerģijām, lai neteiktu visās, ļoti būtiska ir tieši enerģijas uzglabāšana. Un ļoti būtisku lomu šajās tehnoloģijās spēlēs tieši litija-jonu baterijas. Līdz ar to gribētos domāt, ka ja mēs varam radīt labāku litija-jonu bateriju, mēs varam radīt kaut nedaudz labāku nākotni. Paldies par uzmanību!